lai saprastu, vai esam gatavi visai šai dažādībai, ko mums pieprasa gan tie bērni, kuri nāk uz skolu, gan tie, kas neiet. Un kā lai mēs viņus pārstājam mērīt pēc viena standarta? Kā lai mēs pārstājam uztvert visu vienādi? No Liepājas mums ir ieradies pastāstīt par skolu dažādību, cik gan mēs esam gatavi izglītības dažādībai. Liepājas Rāņu vidusskolas un Liepājas Rietumkrasta vidusskolas direktors Kārlis Strautiņš. Un es apsveicu Kārli jūs Liepājas dzimšanas dienā un apsveicu arī ar iegūto balvu no Liepājas. Un es saprotu, ka tas ir tieši par to, kā jūs rūpēties par izglītību. Paldies jums liels, Kārli, un gaidam jūs stāstu. Jā, liels paldies. Labdien, kolēģi. Ir īstumā grūti runāt pēc tik iedvesmojošas izrādes mirkļa, jo, ja skolotāji teiktais vai šajā gadījumā aktieru teiktais uzrunā līdz kaulam, tad jau gala mērķis ir sasniegts. Man šīs dienas prezentācija nebūs glamūrīga. Viņa nebūs ar smukiem slaidiem, ar statistiku, ar gudrām tēzēm un teorijām no OECD, bet viņa būs par praksi. Un viņa būs patiesi iekļaujoša. Jā, būs balti slaidi, iespējams būs kāds izkrits burts, un pilnīgi noteikti es vairs netrāpīšu laikā, jo tas vairs nav iespējams. Mākslīgajam intelektam jautājot, uzģenerē attēlu dažādība klasē, sanāca šādi. Un pirmā brīdī skatoties, visi šķiet ārkārtīgi laimīgi. Bet tā vai klasē tādiem žēl nav. Un ja mēs rūpīgāk ieskatāmies, tad tur tā apsīts un dzeloņu cūki ir noskumuši un varētu jau teikt, ka tas ir viņu temperaments. Bet visbiežāk mēs kā skolotāji klasē skatāmies un nepamanam to pelēko, kas klusām sēž un netraucē. Mēs redzam talantīgo, mēs redzam to, kas traucē, bet klasē mēs esam ārkārtīgi dažādi. Ja mēs uz ātro skatāmies, tad mēs parasti zinām, ka tie ir bērni ar mācīšanās grūtībām, mazākumtautību bērni, bērni no dažādas kultūra vides, talantīgie bērni, bērni no ģimenēm ar dažādu SES indeksu. Bet palūkoties drusciņi dziļāk, tā aina ir vēl dažādāka. Un tur parādās gan emocionāli nestabili bērni, bērni ar autiskā spektra traucējumi, skolēni, kuriem nav latviešu valodas zināšanas, un vēl trakāki skolēni, kuriem nav pat tranzīta valodas. Proti, piemēram, vietnamieši. Viņi atbrauc uz dzīvi Latvijā, lai strādātu, bet viņiem nav pat angļu valodas. Un vecāki ar skolu sazinās, izmantojot WhatsApp translate, un nav iespēja sarunāties. Ja mēs skatāmies vēl dziļāk, parādās bērni ar selektīvo mutismu. Teikšu godīgi, es vēl pirms 10 gadiem tādu diagnozi maz nezināju. Tas nozīmē, ka bērns runā tikai konkrēti ar vienu cilvēku. Vesels, gudrs, intelektuāli attīstīts bērns, bet viņš runā tikai ar mammu. Un ja man nav šādas paradigmas, es domāju, ka mamma melo, jo tā nevar būt. Un cītīgi strādājot 5 gadu garumā, mums izdevās atrast veidu, kā tas ir. Un tad nāk vēl viens bloks – skolotāji. Dažādie skolotāji, kur kāds ir ar pilnīgi klasisku uzskatu, kāds absolūti alternatīvs. Un tad nāk vecāki. Vecāki ar pāraprūpi, vecāki, es teiktu, bez aprūpes. Es līdz šim nebiju saskāries ar praksi, ka varbūt vecāks, kurš dara tiešām visu, lai kaitātu savam bērnam. Vecāks, kas nav gatavs savu bērnu savākt no slimnīcas vai vest pie speciālista. Jā, tieši tik dažādi ir tā klase, un tieši tāpēc nevienmēr viņi smaida. Un tad vēl nāk talantīgie, kas ir pilnīgi otrs spektrs. Uz visu to kopā skatoties, dažkārt mums rodās tā sajūta, ka mēs dzēšam ugunsgrēku. 1, 2, 3. Un manā stāstā ir 2 skolas. Kopā ar 1700 jauniešiem ārkārtīgi dažādas. No supertalantīgiem jauniešiem līdz jauniešiem, kuriem ārkārtīgi ir nepieciešams mūsu atbalsts. Un vienīgais, kas to spēj izdarīt, ir sistēma un sistēmiska pieeja. Mēs skatāmies uz definīciju par iekļaujošu izglītību. Es gan solīju, ka definīcijas nebūs. Un mērķiem. Tad mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu izglītību ikvienam un katram nodrošināt atbalstu, lai viņš sasniedz tos mērķus.
Un tad nāk dažādība tāda, kāda mēs esam. Un ak vai beigās viens un tas pats centralizētais eksāmens, pēc kura mēs atkal visus nomēram. Un tagad jautājums. Vai vietnamiešu meitene, kas 8. klases posmā ir ieradusies Latvijā, 2 gadus mācījusies latviešu valodu, spēja nokārtot latviešu valodas centralizēto eksāmenu, beidzot 9. klasi? Viņi to vienkārši nevar izdarīt. Un ja viņi to var izdarīt, tad jautājums, kāpēc mūsiem ir jāmācās 9 gadi? Maz drusciņu statistikas. Es gan atkal solīju, ka nebūs. Bet šis ir statistikas pa gadiem, lai ieraudzītu vienkārši skolas ar 800 bērniem. Tad viens no skolām dažādību, kur ir gan vietnamieši, ukraiņi, krievi, zviedri. Un tas viss rada ārkārtīgi lielu turbulenci. Un pat ārkārtīgi dažās mazās niansēs. Piemēram, paskatāmies uz starpbrīdi. Šobrīd tad ir nostāja, ka arī bērniem vajadzētu starpbrīdī runāt latviski. Bet tad klasē ir ukraiņu bērns. Un ukraiņu bērniem starpbrīdī ir atļauts runāt krieviski. Un tad sākās apjukums. Kāpēc bērns, kas nāk no mazākuma tautību krievu ģimenes, nedrīkst runāt ukraiņus, lai viņam būtu iespēja ar citiem ukraiņiem runāt viņu pietuvinātā valodā vai ukraiņu valodā, viņš drīkst runāt. Reimigrējošs bērns vairs nedrīkst runāt. Un tad viss prasa, kāpēc viņi drīkst un es nedrīkstu. Un tas rada apjukumu. Valodas barjera. Tas, kas ir būtiski risināt, tad ir šis pārējais gads, līdzīgi kā mēs redzam, teiksim, arī Britu skolās, kur ir ļoti daudz dažādu nāciju bērni. Mēs 1. gadā mācam valodu. Nevis vēsturi, sociālās zinības, bet valodu. Iemācam valodu, lai mēs esam uz kopējas lapas. Un valodu mācīt ir ļoti būtiski, ka tas ir skolotājs, kas ir nevis latviešu valodas skolotājs, bet latviešu valodas skolotājs kā svešvalodas skolotājs, jo tā ir pilnīgi cita metodika. Un paldies latviešu valodas jau bijušai aģentūrai, ir saradīta ārkārtīgi daudz materiālu Valoda LV, bet tas jebkurā gadījumā ir individuāls darbs. Tas ir veidot no skolēniem mazas grupas, kur pat ja likums kādreiz noteica, ka to var darīt ar vienu bērnu un ir jādara individuāli, tad veidojam grupas, optimizējam līdzekļus, jo bērniem ir svarīgi savstarpēji sarunāties. Mēs iesaistam bērnu hobijus, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs runātu par viņiem saistošām lietām. Mēs katram no šiem bērniem, kas ir citautība bērns, izveidojam speciālu karti, lai saprastu, kas ir viņa hobija, kas ir viņa vajadzības, kāds ir viņa mācīšanās atbalsts nepieciešamais, kāds ir nepieciešamie tehniskie risinājumi un atbalsta instruments. Un vēl klāt nāk skolotājs. Un skolotājs sirds. Vai es to daru tikai klasē stāvot, vai kabinetā runājot, vai man ir orientēšanās pilsētvidē, mēs ejam apmeklējam baznīcas, koncertus, un skolotājs kļūst par skolotāju ar lielo burtu. Kad es daru daudz vairāk, jā, par to iespējams man nemaksā, bet es palīdzu tam mazajam augt. Un tad nāk papildus vēl tehniskie rīki, kas palīdz gan skolēniem, kuriem ir šī valodas barjera, gan arī skolēniem ar disleksiju. Ir šādi zīmolīši, kas ļauj lasīt to tekstu. Izrunāt, tad zīmolīti pārbraucam pāri, un mēs dzirdam latviski, angliski. Šis ir gan gadījums ar Google Translate, kad skolēns var izlasīt to tekstu, kas ir dots. Jo šobrīd vietnamieši to dara ar telefonu, ar Google Translate. Un ja kaut viens no jums ir kādreiz mēģinājis ar Google Translate lietot, tad dažkārt var sanākt pilnīgi šķībi. Ir, protams, gudrāki risinājumi, kas piedāvā izmantojot arī mākslīgā intelekta risinājumus, plus mīnus 100 eiro, bet ja skolēnam ierodoties valstī, vienalga viņš ir vietnamietis, ķīnietis vai vēl kaut kas. Viņam ir iespēja sākt komunikāciju. Jo, ja es nevaru sarunāties, ja es nevaru savas bāzes vajadzības izteikt, tad ir ārkārtīgi grūti tikt uz priekšu. Ja mēs runājam par vidu un iekļaušanu, arī šodien ir labas lietas, kas ir izdarītas, bet es skatos uz savu kolēģi, kas tumsiņā blakus mēģina kaut ko rakstīt uz lapas. Ir gandrīz neiespējami. Cik skaisti būtu maza lampiņa, vai ne? Būtu taču ērtāk rakstīt. Tāpēc šeit, domājot, pirmā rindā viss ir labi, Dundurs kundze. 4. meitenē, kas sēdēja man blakus, tai gan bija grūti. Pielāgot mācību vidi. Tad vai tas ir apgaismojums, vai tie ir rīki, kas palīdz motivēt, izmantojot to pašu spēļu teoriju. Mēs redzam, kā izmantojot datorspēles elementus, bērni lēkā pa lavas lauku, izpildot matemātikas uzdevumus, un mēs noķeram to garšu, lai viņam ir interesanti mācīties. Jo motivācijas trūkums ir viens no pasaulē lielākajām izglītības problēmām. Kā noturēt jaunietē joprojām motivāciju?
Kā viņu nepazaudēt? To zinātkāra, kas viņam vēl ir 1. klasē, un 5. 6. klasē viņa ir zudusi. Kā lēkājot, kustoties, ne tikai sēžot pie datoriem, saintegrēt fizisko telpu ar virtuālo telpu. Tie visi ir vidas pielāgojumi. Vai kā netaisīt dārgas sajūta telpas, bet uztaisīt vienu nelielu telti ar gaismas elementu, kurā es kā skolnieks var ieiet, sasinhronizēties, nomierināties un atgūt sevi, kas ir ārkārtīgi svarīgi bērniem ar autiskā spektra sindromu. Un tad vēl un vēl veids, kā, vai kāds no jums ir bijis silent disco? Paceliet roku, lai es redzu, ka paldies, es neesmu viens. Kā izmantojot austiņu principu, mēs ar katru skolēnu varam strādāt individuāli. Tiem, kam traucē troksnis, kam ir par skaļu, ir speciāli pielāgots. Tiem, kam ir atkal jūtīgāka dzirde, kam vajag vairāk skaļāk, individuāli uzdevumu diferencēšanu. Katra grupa pilda savu un viens otram netraucē. Burvīgi, vai ne? Rīks, kas palīdz skolēniem, kuriem ir redzes traucējumi, sajust, kā ir skaitļi. Izmantojot veco seno patafonu principu, griežās cilindrs un atskaņo, kā skan 1, kā skan 2, kā skan māja. Es nezinu, vai reiz dzirdēt? Nevar. Vardarbība un drošība vēl vien ārkārtīgi. Skolēni ir ārkārtīgi dažādi, un daži no viņiem ir patiešām vardarbīgi. Es esmu redzējis, kad var puisi dedzināt meitenei matus, un tas vēl nav viss. Un tad, kad ir dusma, tad es metu degošu bumbu klasē. Tāda ir realitāte. Un tad, kad mēs jautājam, kas to darīja, nezinu neviens. Es ticu, ka arī kāds no jums ir klasē saskāries ar šo te detektīvu darbību, mēģinot noskaidrot nebeidzam, kurš bija vainīgs. Un tad, kad tu jautā priekšpēdējā sēdošana, viņš saka, tas bija kāds aizmugurē. Un tu prasi, kas viņš bija, es viņu nepazīstu. Un to saka 9. klases čalis, kurš 9 gadus ir mācījies kopā. Līdz ar to domājot par drošības risinājumu, tas ir ārkārtīgi svarīgs. Vai tās ir kameras, vai tās ir universāli bloķējamas durvis, bet viņām ir jābūt, lai pasargātu skolēnus vienam no otra, lai mēs zinātu, kurš patiešām bija vardarbīgs, lai skolotājs būtu drošs un lai arī vecāks būtu drošs. Es neuzskatu, ka stunda ir tik intīms process, ka tajā brīdī ir vajadzīgs pēc palīdzības, mēs nevaram paskatīties, kas tur ir noticis. Vēl viens ārkārtīgi labs rīks, kas palīdz, ir virtuālā realitāte. Un pateicoties sadarbības projektam, tajā brīdī vēl ar Liepājas universitāti, mēs izveidojam virtuālās realitātes spēli, kurā skolēnam ir iespēja iejusties upurlomā, iejusties pasīvā aktora lomā. Tas ir tas, kas skatās, kā citam dara pāri. Un burtiski caur virtuālo realitāti sagaršot, kā tas ir, kad klases biedrs dara pāri man, kā tas ir, kad es sēžu blakus, un man klases biedri piedzērušais tēvs uz viņu kliedz un bļauj tā, ka siekals šķīst. Un tas maina domāšanu. Tas ļauj sajust. Un virtuālās realitātes pieskārnes ir tam, lai būtu šī iegremdēšanās, lai es varētu sajust. Skolēni ar dažādām fiziskām disfunkcijām, īpaši speciālajās skolās. Skolēni, kur līdz šim nespēja pat uzrakstīt ziņu vai kustināt peles kursoru, tad izmantojot šādas dažādas ierīces ar zodu, spēja pat uzrakstīt vecākiem ziņu un ziņot par to, kur viņš ir. Kā skolēniem ar disfunkcijām atklāt radošumu, atkal izmantojam sensors. Un skolēni ceļot augšā roku, tuvāk, tālāk, var radīt. Skolēns, kuram līdz tam nebija rokas, viņš to var darīt ar zodu. Tad tehnoloģijas ir vēl viena būtiska atslēga, lai skolēniem iedotu jaunu perspektīvu un dotu sajūtu, es neesmu viens, es neesmu izstumtais, es varu piedalīties, es varu radīt. Un liels paldies arī Agnes Strakovskas projektam Zvaigžņu klase. Es ceru, ka vēl kāds varbūt ir iesaistījies, kur ir skolas ir iegādājušās skaņu ierakstu studijas mini versiju, lai samplētu un būvētu savu mūziku. Un iespējams kāds Pēterīts, kāds Kārlēns mūzikas stundā provējot, pēkšņi saka, hei, es arī varu būt lost frekvencijas. Es varu radīt mūziku. Es esmu kaut kas vairāks. Un tad jau, ja tā dzirksts ir iedegta, tad jau viņš iet mājās un meklē tālāk pats. Talantīgie skolēni. Viens no veidiem, kā mēs to esam darījuši, ir caur drāmu. Iedomājieties, 5. klase. Klasē ir ļoti dažādi, daudz mazākumu tautību bērni, un viņiem ir jāspēlē pašveidota latviešu pasaka ar pašveidotām dekorācijām,
Un visi saka, mēs to nedarīsim. Tas nav iespējams. To nevar izdarīt, viņi knapi runā latviski. Un paiet pusotrs mēnesis, viņi ir izveidojuši dekorācijas, viņi ir izveidojuši masku, un viņi drosmīgi spēlē teātra izrādi, pusi skola aplaudē, un nākamajā nedēļā vēl 3 dārziņi ir atnākuši skatīties izrādi. Iedomājieties, ka tie bērni bija lepni, un režisorei Leldei Kaupužai, piedodiet, viņi nomainīs uzvārdus, vēl īsti jau neesmu iemācījies. Lelda Kaupuža saka, viņi man prasa, kad būs nākamā izrāde, kad mēs varam vēl. Un tas maina redzējumu, tas maina sajūtu, ka es varu. Vai vidusskolas posms jaunieši, kas aiziet uz veco ļaužu namu, pieraksta veco ļaužu namu iedzīvotāju dzīves stāsts un par to izveido ierīci. Nevis ierīci, bet izrādi. Izrādi, kas aizskar līdz sirds dziļumiem, jo kāds ir saticis prezidentu, kādam māsu ir apēdis vilks, jā, tieši tik vienkārši. Un aizskart līdz kaulam, kā tas ir. Būt vientuļam, būt neatzīstam, būt tikai ar sevi. Un tad ir skolēns. 16. gads, lidojošs drons, bet nevis tas, ko mēs pilotējam, bet tāds, kur cilvēkus pārvadā. Skolēns bija izveidojis pats šādu dronu. Viņam bija 16 gadi, un viņš ar tiesas spriedumu panāca, ka viņš var pats dibināt savu uzņēmumu, jo likums atkal to neļauj. Un tad klasē ir viens, kurš negrib neko. Kā šo dažādību dabūt kopā, kā veiksmīgi diferencēt mācību procesu. Skolēns, kurš radīja sildītāju uz infrasarkano starp lējus bāzes, veiksmīgi radīja, smūgi dabūja pirmo balvu un sākās nākamā problēma. Viņš sāk pārdot viņus Norvēģijā. Kas notiek? Viņš pārdod Norvēģijā, priekš kā man nākt uz skolu, jo man jau ir piķis. Un tā viss ir dažādība. Tepat blakus. Ar lāzergriezēju caur smūgi, caur dažādām rīkām un ierīcēm. Nepažēlot, ieguldīt naudu, lai skolēnam iedot to pieskārienu, ko viņš mājās nevar dabūt. Jo liela daļa skolēnu YouTube mācību video viņi var noskatīties paši vai kaut ko ar datoru izdarīt. Bet dabūt reālu, dārgu gadžetu. Vai tas 3D printeris? Labi, tas vairs nav dārgs. Lāzergriezēju skaņu sistēmu vēl. Tas ir tas pieskāriens, kāpēc viņam nākt uz skolu dabūt kaut ko vairāk to, ko es mājās nevaru dabūt. Vai atrast veidu, kur ir fantastiski lektori, caur skolotāju savest kopā un no visas Latvijas, no ārzemēm, ārzemju latviešu stāst par kosmosu jomu, kā veidot izpletņus, kā tiek būvētas raķetes un klausīties to online kopā ar skolotāju. Vai molekulārā bioloģija, kur vēža izpētes centra speciālists kopā ar skolēniem klonē kivī DNS. Tā viss ir dažādība. Un tad mēs runājam vēl par organizācijas kultūras maiņu, kur paldies Kivai, kas ar savu antibullyingu programmu palīdz iedot reālus rīkus, kā strādāt ar bullyingu, kā mainīt klases redzējumu, kā skolotājiem iedot praktiskus rīkus. EMU paldies, kas visu to palīdz ieraudzīt un noturēt skolēnu labbūtību. Un līderis manī. Tā ir tikai dažas no programmām, kas palīdz runāt par organizācijas kultūras maiņu, par to, kādi mēs esam, cik dažādi mēs esam, un pats galvenais, kā mēs skatāmies uz lietām un kā mēs visi kopā rīkojamies noteiktās situācijās saskaņā ar vērtībām. Un tad nāk atbalsta komanda, kas ir ārkārtīgi milzīga loma, lai viņi ir pilna, lai viņi ir skolās uz vietas un lai viņi strādā sistemātiski. Lai tur nenotiek nevis gadījumu vadīšana, kur mēs risinām no gadījumu uz gadījumu, bet mēs skatāmies uz sistemātisku pieeju. Mums ir sakartēti visi skolēni, kuriem ir nepieciešams individuāls atbalsts, ir precīzi pieejami digitāli plāni, un mums ir arī skaidrs skolēnu hobijs, jo, ja, piemēram, Pētrīts nespēja iemācīties Pitagora teorēmu, tad, zinot to, ka viņam patīk futbols, caur futbolu mēs varam to izstāstīt. Un tas atkal palīdz saprast, kāpēc man tā matemātika ir vajadzīga. Sakartēt tā, lai viss ir redzams, lai skolotājiem ir rokas stiepiena attālumā, lai nav kaut kur kaut kādā Google Docu folderī, zem 3 folderiem apakšā, bet visi nepieciešamie dokumenti, veidlapas, pieteikumi, viss ir acu priekšā. Lai pedagoga palīga darbs ir saplānots, lai pedagoga palīgs visu gadu neiet pie viena skolēna, bet viņi mainās, lai nepierod, lai ir šī dažādība. Bet tam visam apakšā ir nepieciešami dati, lai mēs zinām, ar ko mēs strādājam. Un tad kā vēl dabūt to Pēterīti, kuram ir grūti aiziet un pateikt, ka man vajag problēmu. Caur QR kodiem, kas ir dažādās skolas vietās pielpināti, es noskanēju un pasaku, ka man ir problēma. Un jā, es varu teikt, ka man apbežo, bet arī šeit ir svarīgi pateikt, ka man sauc Kārlis Strautiņš un man dar pāri. Jo es ierakstīšu vienkārši man dar pāri.
tad ej nu zini, kurš tas ir. Un vēl viena lieta. Iespējams, ka lielā daļā Latvijas skolu nav veipošana problēma. Nav, ne? Ļoti labi. Mums bija. Problēma to, kad lielie veipo, mazie nevar aiziet pačurāt, un tad viņš dienas beigās saka, māma, es nebiju uz to, līdz skrien pa taisno, jo viņš visu dienu nav pačurājis. Tad šāda te SOS sistēma, kur skolēnam ir iespēja aizrakstīt WhatsApp ziņu vadības komandai par to, ka tur ir problēma vai jebkāda cita problēma, un vadības pārstāvs ātri iet un atrisina, ir ārkārtīgi vienkārši risinājums. Jo man neko nedod, kad pasaka, tur lielie pīpēji pēc 2 nedēļām. Es jau vairs neko nevaru izdarīt. Vienkārši risinājumi, kas nav dārgi. Un tad vēl nāk alternatīvas mācību metodas, kas sit to tradicionālo klases struktūru ārā. Jā, ir skolēni, kuriem vajag disciplīnu, kārtību, regularitāti, formu. Un tad ir skolēni, kuriem ir ļoti svarīgi radīt pašam, saprast, pētīt. Un šobrīd maza filmiņa par Montessori Liepājā. Filmiņa bija par Montessori Liepājā, par to, kā mēs esam izveidojuši Liepājas pusē Montessori klasi. Līdz šim tuvākā Montessori skola bija Saldus Novadā Striķi. Un kā caur alternatīvām mācību metodēm tiem skolēniem, kuriem ir nepieciešams atbalsts, un tiem skolēniem, kas ir talantīgi, kur ir spējīgi paši pētīt, zināt un strādāt savā ātrumā, iedot jaunas mācību perspektīvas, plānot savu laiku, darīt, radīt un iet soli uz priekšu. Bet pats svarīgākais ir, ka aiz katra darba un nedarba stāv skolēns, stāv cilvēks, stāv tā patiesais es. Un ļoti bieži mēs runājam par daudz dažādiem instrumentiem, kas skolotājiem būtu nepieciešamiem un rīkiem. Bet patiesajā īstie instrumenti ir tikai 2. Skolotāja acis un sirds. Ja es spēju ieraudzīt to skolēnu, kuram ir nepieciešams atbalsts, vienalga, vai viņš ir talantīgs, vai viņš ir tas, kuram šajā dienā ir grūti. Ja mana sirds ir tīra un nolūkā par mazo cilvēku, tad arī viss notiks. Kolēģi, lai jums izdodas. Paldies, Kārli! Lai jums arī izdodas ar metamo kauliņu mest pa īstam, kamēr vēl jums nav virtuāls. Jā, paldies! Un tā tas ir. Ļoti dažādi bērni.